Un gada pēdējā dienā ceļu policija pieķērusi 16 dzērāju šoferus, bet par ātrumu pārsniegšanu noformēti 107 protokoli. Un pastiprinātā režīmā ekipāža strādā arī šodien, un lai stāstītu vairāk par to, cik apzinīgi autobraucēji ir šodien, gada pirmajā dienā, tiešraidē mums pievienojas kolēģi Aija Kīnce. Labvakar, Aija, tad noguruši, prātīgi, kā Rīgā atgriežas jaunā gada svinētāji? Labvakar, Jāna, labvakar, skatītāji. To, kādi autovadītāji šodien sēžas pie stūres, vislabāk zina pastāstīt, protams, paši ceļu policisti. Tāpēc uz sarunu es aicinājusi otrā vada ceļu policijas inspektoru. Vispirms, labvakar un laimīgu jauno gadu. Paldies, jums arī laimīgi. Nu, un jaunais gads tiek sagaidīts strādājot. Kāda jums ir šī diena? Mēs šobrīd atrodamies Babītē, un neviens neizsprūk no pārbaudas, viss pūš alkometrā. Kādas ir šīs maiņas stundas, vai ir jau kāds vadītājs, kurš ir aizturēts? Jā, tātad šodien darbu sākām ap 3 dienā. Pirms brītiņa mēs veicām, kā saka, masveidu pārbaudu uz Jūrmalas gatas tuvāk Rīgas pilsētai. Un, jā, pirms pusstundas inspektori pamanīja, ka vadītājs viens tā kā strauji samazināja braukšanas ātrumu un iegriezās meža celiņā, kur, protams, inspektori attiecīgi noreaģēja, panāca, jā, un konstatēja 0,76 promilus vadītājiem. Šobrīd vadītājs lūk šeit ir un tiek, kā saka, visas nepieciešamās darbības veikts, lai uzsākt personu saukšanu pie administratīvās atbildības. Varētu pat teikt, ka viņš mēģināja aizmukt. Nu jā, cerēja, ka izspruks varbūt nepamanīs, nebrauks līdzi vai. Mēs mēģināsim aprunāties arī ar šo vadītāju drusku vēlāk, bet sakiet, kādi ir šie autovadītāji, kurus jūs šodien pārbaudat? Ir viņi noguruši, ir viņi mundri, gatavi ceļam? Ne, attiecībā, kas attiecas uz masveidu pārbaudēm, vadītāji ir saprotoši, bet tādi nerunīgi klusi šodien piekusuši, laikam visi noilgojušies pēc mājām, siltas gultiņas, tējas. Lai būtu šis 0,7, dažreiz policija saka, tas ir braukt jau ar paģirām, un tad vienalga var sapūst diezgan liels skaitlis, tā ir? Nu, jā, protams, katram cilvēkam organisms alkoholu, kā saka, attīra savā veidā, un tāpēc nav iespējams pateikt, vienam ātrāk iziet, vienam vēlāk iziet. Tas tīri individuāli, nu. Laikam vadītājs nebija sareiķinājis savus spējas sēsties pie stūres. Un es saprotu, ka vakar arī jūsu tīklos vismaz 2 dzērāju šoferi? Jā, vakar mēs strādājām Limbažu novadā un bija 2 vadītāji ar mašīnām, kas bija arī principā no 0,5 līdz promilē tādās. Viens, ja nemaldos, bija skultē un otrs bija pie pašiem Limbažiem, bet pie Limbažiem bija vispārībā mācību braukšana notika un nevis apmācāmā persona, bet, saucamies, skolotājs bija bišķi. Arī savus spējas pārreikinājis. Kā grēko visi, gan tie, kas māca, gan tie, kas brauc. Tieši tā. Nu, lūk, tā kā mēs vienīgi varam brīdināt visus vadītājus sēsties pie stūres tikai tad, kad jūs esat pilnīgi droši par to, ka varat braukt, un ceļu policija arī rīt pastiprinātā režīmā. Jā, arī rīt, protams, no rīta būs pastiprinātā režīmā, pārbaudas. Kā vienkārši vadītājiem jābūt drošiem un gataviem, un tikai tad, kad esat droši braucies. Apcīt šodien Rīgā sabiedriskais transports ir bez maksas, varbūt prātīgāk atstāt mašīnu draugu pagalmā vai pie draugu mājām, kur ir notikusi tā svinēšana, un doties tālāk ar sabiedrisko mašīnu noteikti varēs paņemt rīt. Tas, laikam, mums šeit no Babītes pagaidām viss, policija darbu turpina, mēs atgriežamies pie Jāņa studijā, kurš arī darbu turpina.